Kolku mēs filmējām 2 gadus, un katram mūsu tēliem bija prototyps, proti īstais cilvēks. Man ļoti žēl atzīt, bet to manu puisi, kas bija mans prototyps, viņam vārds bija Mazbočs, laikam tā bija. Viņu pirms pāris mēnešiem nodūra turpat tās vienā no tām pieturām. Atkal kaut kur sadzērās, kaut ko nesadalīja, kaut kas reāli dzīve. Un tas vairs nav māksla, tas vairs nav kino, tā ir dzīve, un tas ir pa īstam. Viņš ir caur manu tēlu tajā filmā iekšā, tajā visā Kolkas Kūla dzīvē, lūk, tāda tā stāsta lieta ir, jo filma ir tiešām pa īsto. Ja tu saki, ka tā ir dzīve un tas viss ir pa īstam, ja jau tas ir pa īstam, kāpēc to būtu vienreiz jārāda? Kad tu to laidi caur komisko prizmu, kad tu pagriez to savādāk, tad tu pilnīgi savādāk to informāciju uztver, un tad tu arī sāc domāt, kā skatīties, jo vēlreiz saka, aktieru uzdevums ir līdz skatītājiem domāt. Domāt. Tā ir mūsu misija. Aktieru darbs arī, teiksim, pēdējos 10 gadēs ir mainījies, kā tas ir bijis agrāk. Kādreiz tā bija ļoti prestiža profesija. Kādreiz bija tā, ka pie dienesta ieejas ir vienmēr stāvējuši daudz meitenes un ar tām puķēm, un tā sagaidīšana un tā profesija tika likta citā plauktiņā. Turpat, kur dakteri, principā, inteliģentais gals. Šobrīd pēdējos 10 gados tas ir diezgan transformējies uz tādu, kā tas ir aktieris, tas taču ir, uz to sēriju. Ir jādara, ko var, un kas tad notiekās, kā to var mainīt, ir tikai tad, ja tu labi spēlē savas lomas. Ja tu labi spēlē savas lomas, tad to jau nevar noslēpt, un tad tev arī, mainās tas viedoklis. Man tāda sajūta ir, ka tas, kas notiek tur uz skatuves, tā ir dzīve. Un tad, kad jūs iziet ārā, tad jūs spēlējat. Pēc mirušajām dvēselēm es aizēju mājās, un es gluži netīšām to lomu esmu atnesis uz mājām. Un tas it kā nav profesionāli, tas nav labi, jo tu tik un tā esi tāds pats kā tās skatuves, tāds tā kā tu biji tur. Un tad tā kā vajag to nopurināt nost, un tad es mēģinu kaut kādus rituālus mājās darīt, vai cept gaļu, vai es, teiksim, suni izvest pastaigā kaut kādā garākā. Un tad ap 3 naktī tik un tā tu vari aizmigt, izrāda beidzās 11. Bet ir tādi aktieri, kuriem visu laiku viņi ir aktieri. Un tā kā ikdienā, lielveikalā viņš stāv, man lūdzu cigaretes. Tīpa ar kaut kādiem žestiem vai kaut kādu. Ir tādi, un tas nav profesionāli. Tā nevajag darīt. Tāpēc, kad, beidz, tas ar tādiem aktieriem ir ļoti grūti strādāt, jo viņš atnāk uz šejieni, uz skatuvi, un viņš tieši tāpat arī saka, man lūdzu cigaretes. Nav atšķirības vairāk. Par režisoriem runājot, tad pēdējā laikā 2 ļoti spilgti darbi pie ļoti spilgta. Ne Latvijas režisori, jā. Srebreņikovs, kurš vai varētu teikt, ka tas ir tavs režisors? Tu viennozīmīgi mans režisors. Izrāda latviešu valodā, kur jūs uzvedat krievu valodā. Viņš ir krievs un viņš latviski, saprot aptuveni vārdus 15. Man ir angļu valoda, man ir krievu valoda, man ir latviešu valoda. Es citām valodām lepoties nevaru, man viņa nav. Ar Kirilli tā, ka Kirillis runā krieviski, mēs ar viņu runājam krievisku skatuves. Ja viņš, ja kāds aktieris nesaprot, ir tādi no jaunajiem, kas to krievu valodu nebūne mē, tad viņš momentāli pāriet angliski. Krieviski domā, latviski runā, angliski atbildi. Un tāds internacionāls pilnīgs tāds kokteils. Jo galvenais, lai iet uz priekšu, lai informācija neapstājās. Tas pavārs, ja to mēs varam tā nosaukt, viņš ir augsts, raudzes, profesionāls un talantīgs. Tev puķis nepatīk mājās, nes puķis mēs tev nedāvināsim. Lai veicās. Paldies. Paldies tev.